Grāf, es tikai vēl vienu reizi gribēju jums pateikties par viesmīlību, ka šajā briesmīgajā negaisa naktī atļāvāt pārnakšņot šavā brīnišķīgajā pilī. Nu ko jau? Vienmēr laipni. Rīt no rīta negaisa jau būs beidzies, un jūs varēsiet turpināt savu ceļu. Bet šonakt jūs esat mani. Atvainojiet, man drusku jāaiziet. Mīļais, vai grāfs nav viens galants vīrietis? Jā, bet viņš tev nešķiet mazliet dīvains. Nu, varbūt mazliet ekscentrisks. Ekscentrisks, bet tu paskaties, kā viņš kustās. Kā ir iekārtota pils, viņa apģērbs. Un viņš pa naktīm, man liekas, vispār neguļ. Ne, viņš ir zilais gejs. Nu, un tad, ka gejs, tas jau nemaz nav tik slikti. Es jau nesaku, ka slikti, bet kur ir grāfiene? Ne, viņš patiešām ir zilais. Nu, beidz, mums tāpat vēl šonakt te jāpārnakšņo. Būsim draudzīgi. Jā, jums mani labāk jāiepazīst. Tūlīt es jums visu paskaidrošu. Ja? Grāf! Jā. Esmu sagatavojis mūsu viesiem guļamistabu, katram savu. Paldies! Atļaujiet jūs iepazīstināt. Reinfelds. Sveicināti, Reinfeld. Sveicināti. Tev nav ko darīt? Grāf, cik ilgi jūs ar Reinfeldu jau esat kopā? Ko es ar to gribu teikt? Es domāju, viņš ir jūsu kompanjons. Ko? Jūs domājat, ka mēs ar Reinfeldu esam mīļākie? Kaut kāds absurds! Absurds! Pirmkārt, viņš ir mans kalps. Otrkārt, es nemaz neesmu gejs. Lai nu paliek, grāf, jums tiešām nav mums jātaisnojas. Nu pietiek, jūs tiešām man vairs neticat. Reinfeld! Parād šo. Pasaki mūsu viesiem, kad es neesmu gejs. Nu, ko tu stāvi? Saki viņiem. Jā, saki. bet, ziniet, ir tāda ķibela. Es esmu gejs. Ko? Tas ir neticami! Tas ir neticami! Viņš dzīvo pils otrā pusē, un es pat nenojautu, ar ko viņš tur nodarbojas. Nē, Reinfeld, vācieties projām! Ej projām! Ak, tu vēl sā! Nē, nu... Redziet, es neesmu gejs. Es esmu vampīrs. Jūs neticat? Nē, nu, es tūlīt, redziet, nu, es sūcu. Es sūdzu cilvēku asins. Labi, jūs privātā dzīve mums neinteresē. Mums tiešām uzskatām, ka viss ir normāli. Es redzu, ka jūs man neticat. Es tūlīt varu pārvērsties par sikspārni. Jā, nē, tu tiešām dariet, kā jums tīk. Skaties, viņš tiešām pārvērtās par sikspārni. Ak, Dievs, viņš ir vampīrs. Skaties! Vēl viens sikspārnis tēviņš. Ak, Dievs, tie dara to! Bet tu esi pārliecināts, ka tas otrs arī ir tēviņš? Tu paskaties, kas viņam ir starp spārniem! Kas tur notika? Es nekad nedomāju, ka starp sikspārniem ir arī geji. Mani saniknotie draugi! Vai jūs zināt, kāpēc mēs esam šeit? Jā! Tāpēc, lai iznīcinātu Frankensteinu un Igoru! Un viņu nešķīsto laboratoriju, lai darītu galu beidzot viņu nešķīstajiem eksperimentiem. Ko jūs stāvat? Uz priekšu! Pagaid, nu mēs taču to jau izdarījām. Nu, ko? Nu kā, pagājuši piekdien mēs nodedzinājām laboratoriju, tad piebeidzām šito te Frankensteinu un Igoru ielikam trakomājā. Jā, nu kāpēc tad es lāpulēm dedzināju? Vilkatis! Jā! Nezvērt, pus cilvēks, pus māte. Kur
Briesmons, kas savas jebkura cilvēku vēseli sagrāb savās miesās. Tumšākais nakts ienaidnieks. Paka, bet mēs taču viņu 2 dienas atpakaļ nošāvām. Jā, tas bija jautri. Kāpēc tad iepriekš man neviens neko neteica? Nu kā vai tad Moris tev nepateica? Moris? Nu, ko tā sanāk, ka mums tagad ir jāiet uz krogu? Beidz, nē! Tur alus kā mīzeli un ēdiens kā no suņa miesām nācis. Nu tad ejam, nodedzinam to sūda krogu! Labi, krogu!